sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Uzvara pat esot mazākumā. Šodienas rakstu vieta. Bet Asa devās viņiem pretī, un tie sakārtojās kaujai Cefatas ielajā pie Mārešas. Un Asa piesauc to kungu, savu dievu, un sacīja: Ak, kungs, neviena nav kā vienīgi tu, cīņā starp to, kam ir daudz spēka un kuram nav nekāda spēka. Palīdzi mums, ak, kungs, mūsu dievs, jo mēs paļaujamies uz tevi, un mēs esam tavā vārdā devušies cīņā pret šo lielo pulku. Ak, kungs, tu esi mūsu dievs, lai neviens cilvēks tev līdzās nepastāv. Un tas kungs tā sita kušītus gan Asas paša, gan Jūdas priekšā, ka kušīti metās bēgt. Bet Asa ar to karotāju saimi, kas bija pie viņa, dzinās tiem pakaļ līdz pat Gerārai, un kušīti krita, tā ka neviens no tiem nepalika dzīvs, jo tie tika tā kunga un viņa karapulka salauzti. Un Jūda ieguva ļoti lielu kara laupījumu. 2. laiku, 14. nodaļa, 9. līdz 12. pants. Šodienas pārdomas. Kādu dienu dieva tautai, par kuru tajā laikā valdīja dievbijīgais ķēniņš Asa, grasījās uzbrukt milzīgs ienaidnieka karaspēks. Situācija šķita pilnīgi bezcerīga, taču ķēniņš Asa neapjuka. Viņš bija iepazinis savu dievu un zināja, ka tas kungs iestājas par tiem, kas piesauc viņa vārdu. Aicinu tevi pārdomāt šodienas rakstu vietas vārdus. Apņemies būt kā dievbijīgais ķēniņš, kurš neskatoties uz acīm redzamo pārspēku, devās kaujā, pilnībā uzticoties dievam. Notic no visas sirds un ar visu savu prātu, un Dievs dāvās tev ne tikai uzvaru, bet tu gūsi arī neplānoti lielus ienākumus. Šodienas lūgšana. Tēvs, patiesi, tu esi taisnais tiesnesis. Tu zini manu sirdi un to, ka es paļaujos tikai uz tevi. Paldies, ka tavā vārdā es spēju stāties pretī visiem dzīves izaicinājumiem un redzēt tavu stipro roku, palīdzot man. Jēzus vārdā. Āmen.